Čau, jā. Čau. Mēs jūs ļoti ilgi gaidījām. Čau, Normund. Čau, Undīne. Čau, Kārli. Čau, Pēter. Čau, viss. Nu, te nu mēs esam. Esam aizdzīvojušies, jā. Ceļojums tuvojas beigām, un kāds ir bijis jūsu šis dod 5 laiks? Ko jūs esat dzirdējuši, ko jūs esat pārdomājuši? Man laikam šis laiks ir tāds tipisks mūziķa laiks, ļoti daudz darba, un tas brīdis ir, kad nav jāspēlē vai jādzied, tad es vienkārši laikam izbaudu pasaules klusumu un mieru, kas arī īstenībā daļa no tādas, veselības problēmas, kad pa daudz skienam, pa daudz trokšņi, pa daudz visu kaut kā, un ka vajag atpūsties. Tas laikam ir tas, kā es šo laiku izbaudu, un personīgi. Pa kolēģiem, lai kolēģi paši pastāst. Jā, šogad laikam arī vienmēr dod 5 laiks ir īpašs, jo vienmēr sanāk klausīties, vienmēr ir kaut kāds aizkustinājums, kas gluži likumsakarīgi šajā laikā ir, kam arī jau kļuvis par tradīciju un piestāv, un šogad ar to, caur to himnu, protams, kaut kā tuvākas attiecības. Jā, varbūt padomājām vēl par kriptiņu vairāk kā citkārt, un brīnišķīgi es priecājos par mums visiem. Vēl gan ir tiešām pēdējais mirklis jūsu faniem sarosīties, lai būtu pēc iespējas himnai augstāka vieta mūsu pieprasītāko dziesmu topā, kur mēs apkoposim. Patiesībā jau to varētu darīt šovakar, bet tradīcija saka, ka tas jādara rezultāti ir jāpublisko 31. decembrī. 31. decembrī Radio 5 Viļņos tad arī varēs uzzināt, kas ir bijuši šī gada pieprasītākās dziesmas. Dažreiz himna trāpa 1. vietā, dažreiz netrāpa 1. vietā, bet vienīgais veids, kā nobalsot šajā topā, ir vienkārši doties uz Dod 5 LV un izvēlēties šo dziesmu, un jo vairākas reizes tu to izvēlies, jo lielāka iespējamība pārspēt Leonardu Cohenu, Louis Armstrongu un Darude Sandstorm. Jā, un daudz citus atvaino, ka piemirstās. Par himnu mēs pagūsim parunāt mūsu lielajā finišā televīzijā. Jāni, pastāstīja no savas perspektīvas, ko tu esi darījis tādos brīžos, kad viss ir slikti? Un tāda brīža jau katram dzīvē pienāk. Viennozīmīgi arī manā dzīvē ir bijuši brīži, ka liekas visu pasauli sagrūs un ko tālāk. Mans laikam pirmais ieteikums arī no privātās pieredzes ir nenokārt degunu, jo augstāk mēs viņu turēsim tenā brīdī, jo pašiem būs vieglāk gan soļot tālāk, gan arī uzrunāt to draugu, kura plecs ir vajadzīgs tajā brīdī, gan to līdzcilvēku, kurš var palīdzēt varbūt tās pat tev neiedomājamākajā veidā vēl. Tas ir pats pirmais, ko es teiktu, nenolaist rokas, jā, un runāties un dalīties ar savu sāpu, savu pārdzīvojumu un nekautrēties lūgt, jo svarīgi atziņa, gandrīz nekad mēs neesam vieni ar savu problēmu. Vienmēr ir kāds, kuram bijis kas līdzīgs, un kāds, kurš uzklausīs un varēs palīdzēt un dalīties pieredzē. Un dažreiz arī nodara, ja tu proaktīvi pats kādam saki, hei, ja nu kas te es esmu. Jā. Tu manā dzīvē to vienreiz esi izdarījis. Jā, ļoti zīmīgā brīdī, un es to nekad neaizmirsīšu. Nav gan bijusi vēl vajadzība otrādi vērsties, bet tas ir vienmēr ļoti patīkami. Pat ja tu nelūdz, respektīvi tas, ko es gribēju teikt, tu nevar aizšaut garām. Pat ja tu nelūdz pateikt to, ka tu šeit esi kādam cilvēkam, to tu vari vienmēr. Jebkurā mirklī, gan šovakar, gan rītvakar, gan arī pēc 328 dienām. Jā, tā ir taisnība, tu trāpīji desmitniekā. Ko mēs dzirdēsim vispirms, jo šis ir tāds tā kā soundchecks, oficiālais publiskais soundchecks pirms. Patiešām visa Latvija ir mums pievērsusies, jo lielo finālu translēs pilnīgi visur. Tas sāks pēc 10 minūtēm Latvijas televīzijas pirmajā programmā, bet maratons jau šobrīd joprojām turpinās, un izmantojot to, ka visi instrumenti ir saslēgti, būtu ļoti jauki, ja jūs mums kaut ko nodziedātu. Mēs nodziedāsim dziesmu, es paceļu karogu, lai tas karogs plīva augstu un cēlu un tālu. Aiziet! Es paceļu karogu, baltu un tīru, es izstāvu naktī
un sagaidu rītu. Viskumjākie vārdi tie pamet šos krastus, lai pazustu jūrā, kā kuģi bez masta. Nemāki melot, viss rakstīts tev sejā, kā dervišs un griezies, viss svētākā dejā, kā lavīna vēlies, tu lejā no kalnā, vien noslaukot tiltu, dzimst dzīvībai jaunā. Tu prasīji kaunoties, sirds manas cenu, kā temējot augstu, var trāpīt tik zemu, ir visumā šajā sen nerakstīts likums, pēc visaugstākā kalnā nāk viszemākais kritums. Es paceļu karogu, baltu un tīru, es izstāvu naktī un sagaidu rītu. Ļoti skaisti. Paldies jums. Tieši šī noskaņa mums bija nepieciešama pirms trakājām. Tā ir īstā Sound Poets noskaņa. Tāda, tur nevar kļūdīties. Ja Sound Poets ir šeit, tad noskaņa arī ir. Un, ja izskatās pēc Sound Poet un kā Sound Poets, tad ir The Sound Poets. Jā. Kā Sufjans Stevens teica, if feeling's right, feeling doesn't change. Ko, draugi mīļie, mēs esam pāris minūšu attālumā no lielā fināla un lielās fināla pārraides Latvijas televīzijā. Radio maratons principā ar šo ir gandrīz beidzies, bet gandrīz neskaitās. Ziedošana turpinās vēl līdz 10:00 vakarā.